Brīvprātīgajiem rezervistiem notiek 2 dienu pirmās palīdzības, paplašinātās palīdzības kurs, kurā viņi apgūst dažādas iemaņas, dzīvē bīstamu asiņošanu, apturēšanā gan ar taktiskajiem žņaugiem, gan spiedošiem pārsējiem, gan tamponēšanu, cietušo aprūpe ugunsdarbības zonā, cietušo aprūpe aizsegā, jeb nosacīti drošā vietā. Viņi novērtē ievainojumus, brūces, aprūpē tos un sagatavot cietušos evakuācijai. Es pirmkārt nekad nebiju gaidījis, man tiešām pat uz skuduņas skrien pār, kas saka, kauliem par to, ka es varēšu būt arī kā brīvs Latvijas armijas sastāvdaļa. Bet šeit bija ārkārtīgi jauki to redzēt visu, un atklāt sakot, es, protams, daudz lietas, kuras es biju sagaidījis mazliet citādi, es atklāt sakot biju domājis, ka varbūt tas būs pat mazliet vienkāršāk. Bet no otras puses, to, ko es gribu teikt par ārkārtīgi lielo profesionalitāti, es to varu novērtēt, jo medicīna ir ārkārtīgi reglamentēta arī pat par sevi. Un tomēr šī civilā medicīna ir pavisam cita, domāšana ir cita, rīcība ir cita. Un te, protams, tās lietas, kuras jūs bieži izmantojat civilā medicīnā, jūs variet pielietot, un tomēr šeit tie principi ir tādi, ka jums ir ļoti daudz jāmācās. Un, piemēram, man ir tik daudz tās arī idejas, kas faktiski varbūt jau pat par to nedēļu ir jāpārņem varbūt un jāpārdomā arī mūsu medicīnas sistēmā kā tādā. Man tas ir milzīgs tāds, es domāju, arī ieguvums, protams, tas jau vēl tikai sākums. Arī viss, kas attiecās uz ieročiem, kaut gan varbūt man viņi nav gluži sveši, tie ir arī pavisam citādi. Viss, kas attiecās uz disciplīnu, uz to, ka jūs esat atbildīgi par saviem biedriem. Un man liekas, ka tas ir tādas lietas, kas ir mums ārkārtīgi svarīgas visiem. Es jau ilgāku laiku par to domāju, bet tā kā strādāju ārzemēs kādu laiku, tad nebija sanācis iepriekšējos kursos pieteikties. Tagad ieraudzīju reklāmu, ka ir šis ziemas kurs, un domāju, tas būs tāds izaicinājums man personīgi. Bet galvenā motivācija, protams, ir savas valsts aizsardzība, savas valsts patriotisms. Es kā ierēdnis, kas ikdienā strādā ar ārlietām un ir šajā te arī nosacīti valsts aizsardzības frontē, bet vairāk ar dokumentiem un runām, nolēmu, ka es vēlos arī praktiski iegūt iemaņas, zināšanas, cik tas ir iespējams šajās 3 nedēļās. Ļoti vērtīga pieredze.